Čau, te Katrīna, un šis ir mūsu vietējais biohackers Māris. Un šodien raidījumā Labāks tu dienas mikrodeva parunāsim par to, ko nozīmē pieaugšana tik strauji mainīgā pasaulē. Māri, vai var iepazīstināt mūsu viesi? Jā, fantastiski. Šodien mums ir ciemos kliniskais psihologs Aija Krišjāna. Un tāds pirmais jautājums uzreiz, tātad mums ir jaunieši, mums ir pieaugušie. Kas tev nāk prātā, ja tev būtu jāsaka tādi, nezinu, 2-3 vārdos, kas ir pieaudzis cilvēks? 2-3 vārdos, kas ir pieaudzis? Īsā versija, vai ne? Nu, atkal, tad es varu citā definīcijā, bišķiņ, varbūt, vai citā jēdzienā uzreiz iesprāgties par briedumu gribas runāt, vai ne? Briedums, kas man, nu, kā manās domās saistās laikam, vai tā pirmā asociācija, tad, kad tu saki pieaudzis cilvēks, tad man uzreiz tas vārds briedums nāk prātā. Un par briedumu, protams, tas ir visiem skaidrs. Es domāju, mēs nerunājam tikai par fizisko briedumu, kas arī, protams, ir svarīga tāda pieaugšanas sastāvdaļa vai daļa, bet emocionālais briedums. Emocionālais briedums, ka es esmu gana spēcīgs mentāli, lai es varētu tikt galā ar savu dzīvi un būt laimīgs. Vai tur ir arī atbildība iekšā briedumā? Protams, ka tur ir atbildība. Nu, atbildība, tas ir, ko atkal nozīmē atbildība, vai ne jautājums? Kādi vēl vārdi tev nāk prātā? Briedums, atbildība, varbūt, ja tādi samest tādu prāta karti? Briedums, atbildība, es teiktu brīvība. Brīvība, jā, brīvība, bet ļoti atbildīga brīvība. Man par šo patīk ļoti runāt arī ar saviem klientiem, kas ir vecuma posmā, nu, pusauģu vecuma posmā, par to, cik ļoti svarīgi ir būt atbildīgam. Un cik ļoti svarīgi ir arī būt brīvam, un ka šīs abas lietas nav skatāmas atsevišķi. Ka, ja tu gribi būt brīvs, tev ir jāsaprot tas, ka atbildība vienmēr nāks līdzi, un tas ir super īstenībā. Vai ne? Tas ir ļoti labi. Atbildība, brīvība, atbildība. Nu, aptuveni esam sapratuši kaut kādas lietas. Jā, kā būtu iezīmējies. Es domāju, ar to mēs varētu arī sākt mūsu nākamo spēli, kas ir fakts vai mīts. Piedāvāšu jums apgalvojumu, un jūs kopīgi izvērtējat, kā tad jums liekas fakts vai mīts. Labi. Cilvēka smadzenes pilnībā nebeidz attīstīties līdz pat 25 gadiem. Nebeidz attīstīties? Nebeidz attīstīties. Jā, turpina attīstīties. Fakts, es teiktu, jā. Turpina, jā. Drīkst arī piebilst. Es pat teiktu, ka cilvēka smadzenes nebeidz attīstīties līdz mūža galam ar vienu piebildu, kā attīstība, vai ne, kā, nu, visos vecumos, bet tādā dziļākā vecumā vairāk var notikt abos virzienos. Attīstība var būt arī ar negatīvu zīmi, vai ne? Attīstība nevienmēr nozīmē to, ka mainās. Bet ir mainīga, jā. Tā kā, jā, tā ir dinamiska lieta. Uzsākt pieaugušo dzīvi nozīmē, ka esi pilnībā pastāvīgs un neatkarīgs no citiem. Fokus uz vārdu pilnībā, laikam, šeit. Pilnībā neatkarīgs, nu, laikam fakts, jā. Nu, drīzāk. Jā, man liekas neprecizitāte. Es pat neteiktu, ka tas ir mīts, arī gluži nevarētu tā teikt, vai ne, bet manās ausīs uzreiz tikko es dzirdu vienmēr vai pilnīgi vai šādus tādus ļoti polārus apgalvojumus, man uzreiz iedegās tāds, nevienmēr tas tā ir, vai ne, jo mēs dzīvojam sabiedrībā un vienmēr mēs būsim kaut kādā mērā atkarīgi no citiem cilvēkiem. Jautājums, ko es ar to daru un kā es pats ar savā dzīvē ar šo tieku galā. Emocionālo inteliģenci ir tikpat svarīgi attīstīt kā prāta IQ. Fakts. Jā, fakts. Pieaudzis cilvēks nedrīkst baudīt bērnišķīgas aktivitātes. Mīts. Vajadzētu paspēlēties. Cilvēka pasaules uztvere īpaši attīstās pirmajos dzīves gados. Jā, fakts. Daudzi emocionālie šķēršļi sakņojas pat mūsu bērnības atmiņās. Jā, piekritīšu. Ceturdaļa mūža krīze ir reāla parādība, ko piedzīvo daudzi jaunie pieaugušie. Nu, jā, es teiktu, ka dzīves laikā mēs sastopamies ar daudz krīzēm. Tā nav vienīgā krīze, ne? Bet katram vecuma posmam kaut kāds krīzes moments ir raksturīgs, jā. Pieaugot ir normāli zaudēt daudzas agrākās intereses un aizraušanās. Teiktu jā, man liekas. Tas tā var būt.
jaunībā vairāk jāuztrauc par sevis pilnveidošanu, nevis citiem cilvēkiem? Kā ir, vairāk domājam par sevi vai tomēr par citiem? Kā gan tu vari sevi pilnveidot, nedomājot par citiem? Atkal atgriezīšos tomēr pie tā, ka mēs neviens neesam viens pats, vai ne? Tad mēs varam doties kaut kur mežā dzīvot, kas arī ir jauki, protams, bet ja mēs no tā meža tomēr iznākam ārā, tad mums ir jāņem vērā, ka ir apkārt arī citi cilvēki. Es nevaru sevi pilnveidot, ja es neesmu saskaņā arī ar to, kas apkārt notiek. Frāze pēc skolas beigšanas viss paliks tikai grūtāk ir patiesa. Mīts gribētu teikt. Tā gribētu teikt, ka tas ir mīts. Nekas pēkšņi grūtāks nepaliks, tas sanāk. Un pēdējais, kritiskā domāšana ir īpašība, kur nav iespējams uztrenēt. Mīts. Jā, tomēr varam. Jā, varam iemācīties, tā kā prasme, zināšanas. Un ar šo es gribētu arī ievirzīt uz pirmo jautājumu, kas ir, kas tad vispār ir tās svarīgākās īpašības? Nedaudz jau parunājām par atbildību, brīvību, bet kas ir tās lietas, kas tiešām, ko mēs attīstam šajā posmā, kad mēs pieaugam, kad paliekam no pusauģa uz nosacīti pieaugušu cilvēku? Atbildība, brīvība, to mēs minējām, bet kā es dzīvē varu to izjust, kad es esmu kļuvis par pieaugušu? Situācijas varbūt, kas es pamanīju, ka cilvēkiem pēkšņi opā šo es neskarus. Viss kaut kas ienāk uzreiz prātā, bet nezinu, kāpēc man pirmais, kas ienāca prātā, bija latviešu klasiķis Blaumanis, kuru varbūt, ka jūs atcerēsieties pēc šī citāta, tieši no kura darba tas ir, bet citāts ir sekojošs. Tam žogam, ko uzbūvē prāts, jūtas viegli tiek pāri, viegli lec pāri, ja? Un tas ir par nenobriedušu cilvēku. Ja mans prāts man uzbūvē kaut kādu žogu, bet man tur apakšā mutuļo ļoti, ļoti daudz emocijas, ļoti, ļoti daudz lietas, ar kurām emocionāli netieku galā, un tās emocijas ņem virsroku un lec tam prāta žogam pāri, īsti laikam nebūšu nobriedusi personība vēl. Man liekas, ka diezgan lielā mērā tādu personības briedumu un pieaugšanu tomēr raksturo tas, cik ļoti es spēju būt savākts sarežģītās situācijās. Cik es ļoti labi spēju ar to tikt galā, nenodarot pāri sev, ne emocionāli, ne fiziski, un nenodarot pāri citiem, ne emocionāli, ne fiziski. Ja? Cik lielā mērā es spēju tomēr to prāta žodziņu izmantot, ja, un tomēr palikt iekšpus, nelikt viņam pāri. Kā tu šodien jūties? Vai tu jūti sevi? Kā jūtās tavs žoklis? Vai tu sasprinds? Es gribētu tevi pamēģināt vienu vingrinājumu. Iztēlojies lūdzu krāsu, kas tev saistās ar bailēm, ar trauksmi. Gatavs? Un tagad iztēlojies krāsu, kas tev asociējās ar mieru. Un tagad es tev lūgšu dziļi elpot, iztēlojoties, kā tu elpo savu miera krāsu. Un izelpo, iztēlojoties, kā tu izelpo savas bailes. Tad ielpo mieru, izelpo bailes. Sajūt, kā ar katru ielpu tev aizvien vairāk un vairāk piepilda miers, un kā ar katru izelpu bailes tevi pameta. Un vēlreiz ielpo un izelpo. Kā tu jūties? Kurā vecumā mēs varam nošķirt to, ka es tagad esmu tajā sajūtā, ka es neesmu uzlicis to žogu un ka varu paust tās emocijas? Nezinu, 16, 18, 20, 25 gadi. Jautājums par to, kurā vecumā vistipiskākais mēs sasniedzam to briedumu. Jā. Ja? Ja tipiski, un ko mūsdienu zinātne arī saka, ļoti interesanti tas vecums palielinās. Šobrīd jau runā par to, ka cilvēks tāds emocionāli nobriedis, pieaudzis, par ko mēs runājam šodien, ir no 30 apmēram. Tā 25, 30. Kas mainās?
Diezgan daudz, kas vidēji sabiedrībā un ģimenes sistēmā ir mainījies. Diezgan lielā mērā jaunieši mūsdienās saņem to ļoti, ļoti tādu, tādu drošības sajūtu, pastiprinātu mājās ar vecākiem, tāda hiperaprūpe. Diezgan tipiski izplatīta lieta mūsdienās, un jo vairāk par tevi rūpējas, jo vairāk tu ieslīgsti tādā komforta zonā, un tev tā īsti, kāpēc arī no viņas vajadzētu kāpt ārā, vai ne? Un tad arī tas varētu būt saistīts ar šo, jā, ka tā pieaugšana mūsdienās notiek drusciņi lēnāk kā senāk. Kas ir vēl tie kritēriji, ka, piemēram, juridiski man ir sajūta, ka 18 gados ir principā tā robeža, kad tu esi pieaudzis cilvēks. Tu 100% atbildi krimināla likuma priekšā, civila likuma priekšā, administratīvā likuma priekšā, un tu pats maksā par visiem sodiem, ko tu esi izdarījis. Tur jautājums, tad atbild laikam būs tomēr jāskatās no tā fizioloģiskā viedokļa. Droši vien šie likumi ir pieņemti tāpēc, ka tomēr, ja mēs skatāmies par smadzeņu darbību un par to iekšējo regulāciju, kurā brīdī tavas smadzenes jau ir gatavas tevi atbalstīt tik tālu, ka tu spēj pieņemt adekvātus lēmumus, tie 18 gadi ir tā robeža, kad tu esi pietiekami tā kā fizioloģiski nobriedis, lai tu spētu to izdarīt, bet tas nevienmēr tā notiek. Mēs to zinām dzīvē, vai ne? Ir ļoti daudz pieaugušo virs 18, kas tāpat sastrādā visas kaut kādas lietas, neskatoties uz šo te faktu, jā. Un kā ar to aprūpi un to miedarbību? Sanāk arī tā, ka tie vecāki tajos 18 gados, viņi tā kā ir gatavi aprūpēt, un tā ir tāda miedarbība, kā mēs runājam. Un tāpēc līdz tiem 30 gadiem sanāk, ka gan vecāki ir kaut kādā mērā ir ieinteresēti, gan tie jaunieši, un tā mēs to sabiedrību šobrīd veidojam. Tā mēs to veidojam, jā, un es domāju, šeit arī lielā mērā jautājums ir vispār par dzīves kvalitāti, kā viņa ir mainījusies, par to, cik ērta ir kļūst dzīve, vai ne, cik daudz komforta ir ienācis mūsu dzīvē, salīdzinot ar mūsu bērnību, varbūt, kad nebija pieejams tik daudz kaut vai tās sadzīviskās lietas, kas ir šodien. Man ir ļoti daudz ērtību, ļoti daudz komforta, tāda ikdienišķā, kas ir patīkams un kas ievāk, vai ne? Un vecāki, es neteikšu gluži, ka viņi tā kā neuzticas saviem bērniem, bet laikam tomēr ir tā, ka tā schēma vai tā ikdiena, kādā tu esi tā kā iedzīvojies, tev diezgan grūti viņu mainīt ir, un mēs visi esam tā kopā, un bērni dzīvo ar mums. Jā, es tieši šobrīd pamanīju tendenci, ka vecāki tieši ļoti sākuši aizsargāt un ļoti uzrauties par bērniem, paši zinājuši savas kļūdas, un mēģina gandrīz kā pasargāt bērnus no savām kļūdām. Kāds tavs uzskats, vai šī bērnu pasargāšana no kļūdām un neļaut viņiem pašiem tomēr arī izciest savus zaudējumus, savus failures, vai tas ir pozitīvi, vai tomēr tas kaut kādā veidā grauj to pieaugšanu? Ļoti labs jautājums, un vispār man definīcijas ļoti patīk, jo jautājums atkal ir par to, kā mēs definējam, kas ir pasargāšana. Ko mēs ar to saprotam, ko nozīmē pasargāt. Ja pasargāt nozīmē informēt, savā starpā pārunāt, būt tādam tā kā skolotājiem, bet foršā nozīmē, nevis garlaicīgā tādā, un arī ar savu piemēru parādot, kā ir dzīvot droši, tad tā ir viena lieta, kā mēs pasargājam. Ja mēs pasargājam aiztaisot durvis, aizslēdzot ciet, un tu nekur neiesi, jo ārā ir tur briesmas, diez vai tas strādās, vai ne? Jā, šeit varētu domāt tieši to variantu, pieņemsim, bērns grib aiziet ar draugiem pats sevi, bet nākamajā dienā viņam agri ir jābūt tur stīkšanos vai kaut kādu skolas pasākumu. Šādās situācijās vecāki zina, protams, ideja nav labākā, bet daži ļaus bērniem aiziet un tomēr pašiem saprast, lai turpmāk tā nedarītu. Daži pateiks, nē, tu to nedarīsi, jo būs tas un tas. Vai tas, ka pasaka, pieņemsim, tīri izstāsta, kas notiks, kad būs veids šo darbību, ir pietiekami, vai tomēr bērnam labāk pašam izdzīvot arī un kļūdīties? Varbūt labāk precīzāk, ko tieši kļūdas māca pieaugšanas procesā cilvēkam? Kļūdas jau ļoti daudz ko mums iemāca tomēr, vai ne? Bet arī no otras puses mēs zinām to teicienu, ka nevienmēr mēs no tām savām kļūdām mācāmies, vai ne? Kur vēl no svešu kļūdām, tad mēs pavisam neko daudz neiemācāmies. Gan, es teiktu, ļoti atkarībā no situācijas. Tomēr vecākam ir jāsaglabā, man liekas, tā savu vecāku lomu un robežas ir jāliek un jābūt tam cilvēkam, kas saka, klau, mīļais, tev rīt no rīta ir tā svarīgā lieta, vai ne? Tu vari iet
bet mājās 12. Nu, kaut kāds vidusceļš, vai ne? Nekad jau nekas dzīvē nav melnbalts. Un man liekas, šo te ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, ka, nu, izvairīties no tādas melnbaltās domāšanas lietām, un ka mēģināt meklēt kompromisus, saprast, kas kā būs pareizāk. Bet kādreiz jau, nu, viss jau nav arī vecāku rokās, vai es kā vecāks to, es jau nevaru noorganizēt bērna dzīvi, vai ne, tagad es viņam te ļaušu kļūdīties, un tagad nē, mēs nezinām, kad tā kļūda. Kad tas moments pienāks, vai ne, kad bērns nokļūdīsies, dzīve pati to atnesīs. Es visu kā vecāks nevaru nokontrolēt. Pastāstīšu par vienu elpošanas vingrinājumu, kas jums palīdzēs vairāk tā kā safokusēties, vairāk nonākt balansā pašiem ar sevi. Redzēs, kā jums tas patiks. Vingrinājums ir sekojošs. Mums ir 2 nāsis un mums ir 2 rādītāji pirksti. Tas, ko mēs darām, mēs sākumā mēģinām elpot tikai ar vienu no nāsīm, ar kreiso. Labo ar rādītāju pirkstu aiztaisam ciet, ieelpojam un izelpojam. Tad daram pretējo. Ar kreiso roku aiztaisam ciet kreiso nāsi un ieelpojam ar labo. Un izelpojam. Pēc tam liekam lietā abus pirkstus un abas nāsis. Aiztaisam labo, izelpojam caur kreiso, ieelpojam caur kreiso, kreiso ciet, izelpojam caur labo, ieelpojam caur labo, aiztaisam ciet, izelpojam caur kreiso, vēlreiz. Ieelpojam caur kreiso, aiztaisam, izelpojam caur labo. Un šo jūs varat darīt vairākas reizes. Un ļoti, ļoti svarīgi ir pamanīt, kā jūs jutāties pirms tam, kā jūs jūtaties pēc tam. Un arī pamanīt to, vai ir kaut kāda atšķirība labajā nāsī vai kreisajā nāsī, kā jūs to sajūtat. Šis elpošanas vingrinājums nevien dod jums iekšēju mieru, bet arī palīdz iepazīt un sajust sevi. Man radās jautājums par to tādu kā iniciācijas procesu, kuru kādreiz, nezinu, senākajās praksēs, tradīcijās jaunieši piedzīvoja, tur, nezinu, puikas kļuva par vīriešiem, tur sievietes par sievām, un ir kaut kāds process, kur mēs izgājām cauri kaut kādām tradīcijām, vai tas bija caur pirts zināšanām, caur latvisko dzīves ziņu, vai tas bija caur kaut kādām, nezinu, iešanu mežā noķert vilku, un izdzīvoja, kļuva pa vīrieti, nenoķēri, neizdzīvoja, sorry, aptuveni tāda tā pieeja, bet vai šobrīd tu redzi, ka mums sabiedrībā ir kaut kādi tādi, nezinu, rituāli, iniciācijas, modernā izpratnē, kur es kā jaunietis varu, nezinu, skolā vai pieaugušajā dzīvē iziet cauri, vai darbs savā ziņā nevarētu būt kā iniciācija, bezmaz vai sākt darba attiecības un kļūt par pieaugušu cilvēku? Jā, tad, kad tu sāki uzdot šo jautājumu, es tā kā saklausīju to vārdu vīrietis, kad tu vari kļūt par vīrieti, un tā kā iniciācija šādā ziņā, vai ne, vai sieviete, vai vīrietis, mūsdienās jau tās lomas diezgan ir sajuku. Nav vairs tik strikti nodalīts, vai ne, par to, kas ir vīriešu lietas, kas ir sieviešu lietas. Tā kā šādā ziņā... Mēs varam runāt par pieaudzis. Bet par pieaugšanu vispār. Tā viena lieta, jā, tas varētu būt tiešām ar tām darba attiecībām saistīts tajā brīdī, kad es esmu gatavs un es varu iet strādāt un tādā veidā būt atbildīgs. Gatavs, tā ir atbildība, tas ir, tu pats saņem naudu, tu pats dodies uz darbu, tu pats paraksti papīrus, tu pats apzinies, kas tev kur jābūt, nezinu, 9, 10, 11, un ja tu kaut ko nedari, tad tev ir kaut kāds tur, nezinu, rājiena informatīvais soda mehānisms. Un tādā veidā sanāk tāds... Jā, jo tajā brīdī tu neesi viens pats, vai nevienam pašam augt un pieaugt ir viena lieta, bet otrs ir, ka kāds tevi drusciņi pieskata. Un šādā piemērā, ko tu teici, tur tas darba devējs tevi bišķiņi pieskata, un tev ir tā sajūta, ka, ka kāds uz tevi tā skats no malas, vai ne, kāda tā acis tevi vēro. Un tas ir tā gan, man liekas, uzmundrinoši, vai ne? Un tev ir emocionāli uzmundrinoši tādā ziņā, ka tev ir jāpiedomā par to, kā es uzvedos, ko es daru, vai es esmu laikā vai neesmu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Prasmes, ļoti svarīgas prasmes. Kā man viens uzņēmējs ļoti skaidri teica,
kāpēc es tur aptuveni ņemu cilvēkus, kam ir bakalaurs vai maģistrs, un tāpēc, ka es zinu, ka viņi vismaz laikā var kaut ko nodot. Tātad precīzi. Zin kā ar tiem bakalauriem un maģistriem, ja, kad mēs nododam parasti naktī pirms, vai ne, deadline. Jā. Tad tie vai skolu universitāte mācības bakalaura studijas arī ir tāds mūsdienu, tā teikt, pieaugšanas process, līdzīgi arī kaut kādas tās pašas saistības, atbildība? Man vienmēr, tad, kad es domāju par šādiem jautājumiem, man vienmēr ir manā prātā, kas bija pirmais vistava jūla, vai ne? Vai es esmu pieaudzis, vai ne? Vai es esmu gana pieaudzis, un tad es dodos studēt, jo es to apzinos, ka man tas ir vajadzīgs, vai ne? Vai es dodos studēt, un tās studijas tagad kaut kādā veidā mani dara pieauguši. Manā skatījumā var būt gan tā, gan tā. Vai nevar būt gan tā, gan tā. Tev studijas var palīdzēt. Kādu tu redzi labāko to modeli pieaugšanai, ka mēs esam apzināti pieauguši un, protams, tad pieņemam visu lēmumus, vai arī, kā tu izskaidrot to savu ideālo modeli, kā tu gribētu, varbūt, ka jaunieši pieaug par pieaugušiem? Ļoti lielā sadarbībā ar vecākiem. Es domāju, kamēr vecāki nesapratīs visus šos jautājumus, kamēr vecāki nesapratīs, kas ar jaunieti notiek, kamēr vecāki šajā te emociju, psiholoģiskajā, fizioloģiskajā un visā virpulī nejutīsies gana ērti par to, kas notiek ar viņu jauniešiem. Jaunietim pašam, viņš izdarīs, protams, savas izvēles, bet būs daudz grūtāk. Vecākiem ir jāsaprot. Kas ir tas, ko vecākam, būtu jāsaprot tajā jauniešu pieaugšanas procesā? Ir kaut kādi virzieni, ko tu redzi? Jā, es domāju, ka diezgan daudzi vecāki, grēko ar to, vai, kā pateikt, varbūt neizmanto pietiekami tās iespējas, nosakot pienākumus bērniem, vai ne? Un tas ir viens iemesls īstenībā, kāpēc ir tā lēnā pieaugšana, ka ir komforts, mums ir dažādas, kaut vai, ja mēs runājam par visām praktiskām lietām, dažādas sadzīves ierīces, kas atvieglo mūsu dzīvi, un tas bērns pat, viņš netiek iesaistīts tajā mājsaimniecībā, vai ne? Praktiski netiek iesaistīts. Tad sūcēja metodi, ja? Jā. Runājot tieši par mājsaimniecībā, mēs minējām darbu, skolas kā tādus pieaugšanas, gandrīz kā akmeņus. Man ir nāc vēl viena ideja – izvākšanās no mājām. Šobrīd ļoti daudz jauniešiem problēmas, pieņemsim, nevar veikt to izvēli, kad viņiem īsti izvākties. Un es arī gribētu tādu kā situāciju tev piedāvāt, kā tu palīdzētu jaunietim, kurš atnāk pie tevis ar domu, teorētiski man baigi ienākumu nav, bet gan jau, ka es varu izvākties, bet kurš vairāk to izvākšanos jūt kā spiedienu. Ka viņš zina, ka viņam ir jāizvācas, viņam jau besīgi, ka vecāki visu laiku skatās, ko viņš dara, bet tomēr viņš vēl nejūt šo pašu finansiālo vai vispār mentālo pieaugšanu sevī, ka viņš varētu būt viens. Kā tu strādā ar šo palīdzētu jaunietim izlemt, kur viņiem turmāk, vai viņiem labāk pie vecākiem dzīvot, vai pašam iesākt savu dzīvi? Man liekas, ka tur primāri jāsaprot problēma, vai ne? Kas ir tas iemesls, kāpēc es gribu izvākties? Kas tur ir saistībā ar vecākiem? Tur var būt ļoti dažādas lietas. Viens ir tas, ideālajā gadījumā, ka es vēlos kļūt pieaudzis un es gribu būt neatkarīgs, un man šausmīgi gribas pašam to savu dzīvi, vai ne? Kas ir forši. Bet otrs ir, ka es nevaru satikt ar saviem vecākiem, un es gribētu ar savu māmu un tēti parunāt, bet tas ir pilnīgi bezcerīgs. Es zinu, ka tas nav iespējams, un man labāk no šitā jāizvairās. Vai tas būs risinājums, un vai tas ir tas mērķis, ko tu gribi sasniegt? Kas ir tas mērķis, ko tu gribi sasniegt ar šito? Aizmukt? Jā, vai tu gribi aizbēgt no kaut kā, vai ne? Vai tu tik tiešām gribi pieaugt? Labi, man tā realitāte, man liekas, ir tāda, ka lielākā daļa grib aizbēgt, man liekas. Un mēs ejam tajā vientulības ceļā, es pats esmu tajā gājis, 18 gadi ātrāk prom, tur Rīga un tā tālāk uz redzēšanos, paldies, neko negribu zināt, tikai atsūtiet naudu man bišķiņ. Tā ir tāda tipiskā situācija, kā tev liekas? Manā praksē nē. Manā praksē vairāk nākas sastapties ar jauniešiem, kas ļoti ilgi un ļoti labprāt dzīvo kopā ar vecākiem, jo viņi baidās izvākties. Ir bailes iet tajā mežā, jo tur ir nedroši. Jā, ka tur viss kaut kas var notikt. Apēdīs. Un tā. Katrīna pieminēja jautājums par tām naudas tēmām. Vai pieaudzis cilvēks un nauda kaut kas tur nāk kopā? Pieaugšana un naudas jautājumi.
Pilnīgi noteikti, vai ne? Finansiālā neatkarība, jo kā es varu būt nobriedis un kā es varu cik pieaudzis būt un atbildīgs un pieņemt pats savus lēmumus visus. Ja es neesmu, ja man nav tā finansiālā atbildība, man ir jāsaprot. Cits jautājums ir, kur es ņemu tās finanses. Man jau viņas var dot arī vecāki, bet tad es kā nobriedis cilvēks šo te visu kārtīgi pārunāju ar tiem vecākiem. Kā tas būs, ko es pelnu pats, kur jūs varat mani atbalstīt, kāds man ir tas ienākumu izdevumu sarakstīns, kā es tikšu ar šito te galā. Man bija viens piemērs, bija pārtrauc, 21 gadu vecs jaunietis, viņš paprasīja vecākiem sūtiet man 2 reizes mazāk naudas, jo es jūtos kā dārzens. Es pat neeju neko darīt, es pasūtu visu tur, nezinu, boltos un... Pāraprūpe. un viņš saka, es vienkārši neko nevaru izdarīt, es pat skolu negribu pabeigt. Man nekas, saka, viss ir labi. Nu, ne labi, bet viņš pats jūtās... Viss notiek. Nē, viņš jūtās depresīvi. Jā. Viņš saka, viņš izdomāja variantu, nesūtiet man naudu, uz pusi mazāk, un viņš tāpat gadu izdzīvoja. Viņš saka, es atradu variantus, kā ar to naudu izdzīvot. Tas nozīmē, ka tajā rutīnā viņš pietiekami jau bija iegājis, vai ne, ka šis ir būtisks, vai ne, tas ir būtiski šādā veidā dzīvot. Nu, vēl krīze nav nobriedusi, tā teikt. Kad esi nonācis paaugstināts stresa situācijā un tev liekas, ka tev tūlītās sāksies panika, visvienkāršākais veids, kā atgriezties atpakaļ pie sevis, ir atcerēties numur 1, ka tas tevi nevar nogalināt, un otrkārt, savā prātā tu uzzīmē kastīti. Un tu elpojot dari šādi. 4 reizes ielpa, 4 reizes aizturi, 4 reizes izelpa, 4 reizes aizturi. Un tas notiek tā. Un atceries, tas ir tikai tavs fiziskais ķermenis. Klausies savā elpā, un tu nonāks atpakaļ, lai tev veicas. Kas ir tas, ja mēs nekļūstam par pieaugušo tajā psihē, domāšanā, emocionālajā pusē ar tām sajūtām, emocijām? Kas mūs sagaida? Nu, kas mūs sagaida? Nu, nekas labs. Nekas labs. Vai ne? Pašiem grūti, tas ir viens, ka pašiem grūti, bet citiem ar mums ir ļoti grūti. Ļoti grūti veidot attiecības, jo kā gan es varu veidot attiecības, ja visticamākais es vainošu citus savās bēdās, ja es meklēšu apkārtējā pasaulē dažādus iemeslus tam, kas ar mani notiek vai nenotiek, kurš gan to var izturēt līdz cilvēks. Ir ļoti, ļoti grūti ar šādu cilvēku būt kopā un tas tev dzīves kvalitāti ļoti, ļoti samazina, pazemina. Jā, sabiedrībā šobrīd, ja pastāst arī sociālos mēdījos, tikko kā parādās pieaugšanas tēma, bieži var pamanīt arī šo vārdu ego un ego būvēšanu un pašapziņas būvēšana. Kā tu izskaidrot šo procesu, kad cilvēks gandrīz kā kačā šo savu pašapziņu? Vai kas ir tas process, kas notiek jaunībā, kad mēs izveidojam šo savu ego? Es mēģināšu atbildēt šo jautājumu, bet ja es aizēju kaut kur šķērsām, tad tu man velc atpakaļ, lūdzu, ja? Bet jautājums par ego, atkal tas ir ļoti nenozīmīgi. Neviennozīmīgs jautājums, vai ne? Jo uz ego bieži vien mēs mēdzam skatīties tā kā uz kaut ko negatīvu, vai ne? Ego, tur egoists uzreiz. Jā, bet tā taču ir pozitīva lieta. Bet ego ir parasta lieta, es teiktu. Ego ir tā kā mūsu personība. Kas es esmu? Vai ne? Kādas ir tās manas galvenās lietas kā personībai? Kas es esmu pa cilvēku? Kāds es esmu? Kādas ir manas vērtības? Kas man ir svarīgi? Kas man nav būtiski? Tas ir mans ego. Ko es gribu darīt? Ko es negribu darīt? Kādas ir manas vajadzības? Tas viss veido to manu ego. Problēma sāks tajā brīdī, kad mans ego kļūst traucējoši citiem, vai ne, ka, lai apmierinātu tā sava ego vai savas personiskās vajadzības, es sāku izmantot citus, es netieku galā pats ar saviem resursiem un sastrādājoties ar citiem, bet ka es sāku izmantot citus. Un tajā brīdī tā ziepes sākās. Kā var jaunietis apzināties šo procesu, jo tu nosauc tik daudz skaistus jautājumus, kas visi, man liekas, ir tā kā top listā jaunietim, ko viņš nevar atbildēt pats. Kā var vispār cilvēki sākt šo sevis iepazīšanas ceļu gandrīz senāk? Kā var saprast, kas tomēr es esmu, kas man labāk patīk dzīvē, neskatoties tikai uz apkārtējiem? Kas ir kaut kādas, varbūt, metodas, kā cilvēks var? Ļoti, ļoti foršs un svarīgs jautājums, un man liekas, ir tik labi pateikt skaļi, ka par šo ir jādomā.
Jo bieži vien cilvēki, ne tikai jaunieši, arī pieaugušie ļoti bieži par šo neaizdomājas. Kas es tāds esmu, ja, kas man patīk? Kaut vai tik primitīvas lietas, kas man patīk, kas man nepatīk, ko es varu pieņemt, ko es nevaru pieņemt. Šādu sarakstiņu vienkārši pats priekš sevis uztaisīt. Mums ir tādi, strādājot kā psihologam savā praksē, ir tik tiešām pavisam vienkārši šādas te darba lapas, ko mēs kopā aizpildam. Kas man patīk? Vai man labāk patīk staigāt kājām vai braukt ar mašīnu? Vai man labāk patīk karsts vai augsts? Vai man labāk patīk jūra vai upe? Kas ir it kā izklausās ļoti kaut kas ļoti vienkārši ikdienišķi, ne? Bet tas ir super nozīmīgi. Tu ļoti daudz ko par sevi uzzini, ko tu pirms tam neesi padomājis. Tikai ar vienkāršiem jautājumiem varam pat nepamanot atklāt kaut ko nezinām par sevi. Nezinām par sevi, jā. Vai tas atklājuma ceļš, teiksim, vai tur vajag to piedzīvojumu garu, teiksim, no jaunieša kļūt par pieaugušo? Kā tev izskatās, ka tev ir jābūt tādai, es tā iedomājos, ka tas ir tāds piedzīvojums, ka tev ir jākļūst par pieaugušo, ka tu mācies, izzini, ka tu piedzīvo, un jo ātrāk tu saproti tās visas nianses, kā tu teici, balts, melns, tur jūra, ezers un tā tālāk, jo ātrāk tu apzinies savu kaut kādu lomu miedarbībā ar visā sabiedrībā. Vai tas varētu būt tāds piedzīvojums arī? Daudziem, jā. Un man šķiet, ka tas ir ļoti atkarīgs no personības. No personības iezīmēm, vai ne? Mēs visi esam tomēr dažādi. Ir cilvēki, kuriem piedzīvojums un tāda piedzīvošana un tāda iekšēja aktivitāte ir ļoti augstā līmenī izteikta. Ir cilvēki, kuri ir ļoti mierīgi un kuriem arī ir viņu iekšējie piedzīvojumi, pārdzīvojumi, bet viņi izpauž drusku savādāk. Viņiem varbūt nebūs pats galvenais, ka es tagad savā dzīvē kaut ko jaunu piedzīvošu, es tagad aiziešu no vecākiem, man tur notiks tas un tas, bet jā, varbūt arī tas var tikt nosaukts kā piedzīvojums, bet tas varbūt kaut kas tāds ļoti mērens, tāds racionāli izplānots, ka mans laiks ir pienācis. Ja? Tas ir ļoti dažādi. Man ienāca prātā filma Sprīdītis, vai tas viņa ceļš un tā filma varētu būt kā ceļš uz pieaugušo dzīvi. Tas, kam viņš tur iet cauri filmā un tos notikumus, ko viņš dara, tas nav nekas tāds bērnu jauniešu prātam aptverams. Jā, ļoti interesanti. Vispār, man liekas, ļoti interesanti pasakas un filmas un tādas bērnu filmu, tādu tematiku skatīties ar tādu psiholoģisko prizmu, vai ne? Tas ir ļoti, ļoti interesanti. Runājot par Sprīdīti un par to filmu un vispār stāstu kā tādu, es esmu domājusi par to, kā tas ir, vai ne? Un man tomēr saistībā tieši ar šo darbu manī jautājuma zīme rodas tajā brīdī, kad Sprīdītis atgriežas atpakaļ pie savas vecmāmiņas. Jā, tas nobeigums ir vai tāds. Ne, tas nobeigums ir tāds, vai ne, ka īsti nevar saprast, kā tas ir. Vai ne, kā tas ir. Vai tas ir tā, ka es metu plinti krūmos un ka es atgriežos tomēr tur, kur man ir droši, kur nav apkārt nekādu risku, es te visu zinu, vai ne? Vai tas ir tiešām tas? Vai arī es pats pieņēmu lēmumu atgriezties un, savienoties ar savām saknēm un dzimtu? Jā, vai varbūt arī, man patīk domāt tā, ka savienoties pašam ar sevi, vai ne, ka es atgriezos atpakaļ pie sevis, un es sapratu to, ka tā ārējā pasaule man sniedz ļoti daudz ko interesantu un daudz dažādus piedzīvojumus, bet ja es domāju par tādām svarīgajām dzīves lietām, ko mēs šeit vispār daram, man ir vienkārši jāatgriežas pie sevis. Visas atbildes ir manī pašā. Man nevajag tur neko meklēt. Vai ne? Es atgriežos pie sevis. Es drīzāk šādi to paskatītos. Pirms tam runājāt par to, kā piedzīvojums pieaugšana, man radās tāda doma, tas ir izvēļu laiks arī. Tik daudz izvēles jāveic, pat kur atradīsies, nesākot visi iespējamie jautājumi. Kā vispār šis te process, ka tev jāsaproti, ko tu varbūt gribēji pirms pāris gadiem, tev ir bērnības sapņi, jo visiem ir sapņi, kā mēs redzam sev nākotnē. Kā strādā tas process, ka tev vajag sākt saprast, kas tomēr ir bērnības sapņi, kuriem varbūt jāpaliek bērnībā, un kas ir tie sapņi un ambīcijas, ko tu nesīsi uz priekšu un tiešām arī īstenosi. Jo es saskāršos cilvēkiem, kuriem ir ļoti liels šaubas tikai tāpēc, ka viņiem ideja ir jau ļoti sen, viņiem liekas, ka varbūt tā bija mana bērna ideja, un es nedrīkstu viņu īstenot kā pieaudzis cilvēks. Vai tā ir? Vai tas ir tomēr
Tas ir mīts. Tas ir mīts. Mēs iepriekš runājam par mītiem un patiesībām. Es teiktu, ka tas ir mīts. Un tajā brīdī, kad ir jārunā par to, ka ja ir tik daudz izvēļu un ko lai es tagad izvēlos, ko lai es tagad daru, es aicinu klientus un vispār cilvēkus domāt savādāk. Cik forši, ka ir daudz izvēļu. Cik tas ir labi, ka ir daudz izvēļu, vai ne? Un cik tas ir brīnišķīgi, ka šī pasaulē es varu visu kaut ko pamēģināt. Un man nav jāizdara šajā dzīvē konkrēta viena lieta, ko es esmu varbūt 5 gadu vecumā izdomājis, ka šo te es gribētu. Ir jauki to sasniegt, ja tas vēl joprojām tevī ir dzīves, vai ne? Tas ir ļoti forši un tādi gadījumi ir. Bet tikpat forši ir pamēģināt visu kaut ko no tā, ko mēs šeit varam uz šīs planētas piedzīvot. Tas ir super, ka ir tik daudz izvēļu. Vai viena no izvēlēm, teiksim tā, ko sabiedrība un teiksim, bioloģija mums prasa, ir ģimenes veidošana? Attiecības, ģimene, vai tas, kas šobrīd notiek, sabiedrībā ar ģimenes veidošanu, kā tu uzskati, viņu veido pieaugušā vecumā, vai tomēr mēs tur pa daudz esam tādā jauniešu izpratnē? Kāds ir tāds, tos redzējums? Zini kā, ja paskatās uz statistiku par šķiršanos, ne, tad, man liekas, atbilde ir skaidra, ka tur ir kā ir ar to pieaugušo vecumu, vai ne? Mēs esam ļoti neapzināti veidojuši tās attiecības. Mēs neapzināmies, kas tas ir. Tā atbildība, emocijas, sajūtas, visa tā miedarbība. Šis ir pat tāds kontroversiālāks nedaudz jautājums, bet vai tieši šī pāragrā nopietno attiecību veidošana var kaut kādā veidā nedaudz traumē to pieaugšanas procesu un atrast ļoti ātri cilvēku, ar ko tev vienkārši un beigi forši, vai tas var traucēt tomēr sevi pilnveidot un atrast sevi bez citiem cilvēkiem? Vai cik sarežģīts tāds jautājums, vai ne? Tas, ko tu pateici par apzinātajām attiecībām, vai ne? Ja es apzināti veidoju attiecības, tad visticamākais es apzināti neizveidošu attiecības, kur otrs cilvēks man traucē manai pašizaugsmei. Vai ne? Tad tur kaut kas ir apakšā. Tad tas īsti apzināti nevarētu būt. Tad tur ir kaut kādi pieņēmumi, kaut kādas lietas, ko es esmu paņēmis visticamākais līdz no savu vecāku pieredzi, no savu kaut kas tāds, vai ne? Kas man, kā lai pasaka, šāds modelis man ir pazīstams. Saprotams, un es šādā modelī arī kāpju iekšā. Bet visticamākais tur nav runa par apzinātām un tādām nobriedušām attiecībām. Kas ir tas, ko varbūt jaunietim, ejot to ceļu, apzinoties, es gribu veidot attiecības, varbūt ir kaut kāds čeklists, 1, 2, 3, nezinu, kas būtu tavā čeklistā, kur, pievērst uzmanību? Tā, bija tāds viens skaists vārds sinerģija. Vai ne? Tajā brīdī, kad es domājot par attiecībām varu plus mīnus būt pārliecināts, ka šī gadījumā 1 + 1 būs 3, tad man šķiet ir labi. Vai ne? Un 1 + 1 nozīmē to, ka es esmu viens sprīdītis atgriezies pie sevis, vai ne? Un zinu, kas ar mani notiek, saprotu, kas ar mani notiek, zinu, ko es vēlos, zinu savus mīnus, visu kaut ko par sevi esmu sapratis. Man ir labi. Viens ir sinerģija, ka tu apzinies, ka tur kaut kas sanāk ir vairāk nekā tur 2. Otrs, es sadzirdēju apzināties sevi. Es ieliktu vēl, kā tev būtu paskatīties, izprast arī vecākus. Tos vecāku modeļus, jo tu esi turpat kopija blakus. Tas man liekas tāds. Man ir tādi jautājumi, cik svarīgi vispār, vai tā ir prakse, ko jūs ieteikt cilvēkiem vienā mirklī, tomēr tā kā nedaudz uztaisīt savu tādu kā smadzeņu izskatīšanu un saprast, kas ir tās traumas. Varbūt nepatīkams, bet kas ir tie mani nedaudz bloki, kaut kādas lietiņas, kaut kādas lietas, kas man nepatīk, kas tomēr radušās jau ir sen atpakaļ no kaut kādām vecāku iemaņām. Vai tas process tieši savu to emocionālo šķēršļu apzināšanās ir vērtīgs, vai cilvēks var arī iztikt bez tā? Ir ļoti vērtīgs, vai ne? Bet tas ir tas sprīdīšu ceļš, kā forši mums ieintegrējās mūsu sarunā šis stāsts, vai ne? Tas ir tas sprīdīšu ceļš, ko es esmu jau izgājis sevī, vai ne? Ar savām emocionālajiem visiem tiem stāstiem, kas manā galvā notiek, es plus mīnus esmu ticis galā un es esmu sapratis,
kur varētu būt tie klupšanas akmeņi. Bet kas man liekas ļoti, ļoti svarīgi pirms to attiecību veidošanas ir saprast arī, vai otram cilvēkam tā ir. Un man šķiet, ka tas ir, protams, ģimenes konteksts ir ļoti būtisks, bet tur ir risks, ka mēs pastumjam malā foršus cilvēkus, kas ir baigi labi ar sevi strādājuši, bet nāk ne no pārāk tādas ģimenes, vai ne? Bet viņš ir pats ar sevi ļoti labi pastrādājis, un viņš ir tiešām kārtīgi nobriedis cilvēks. Tas nekas, ka viņam tur dažādi ar to māmu un tēti ir gājis. Tāpēc vairāk es ieteiktu papētīt to otru cilvēku. Viens ir ģimene, vai ne? Bet otrs arī ir tas, kas viņam patīk, vai viņam ir tā viņa dzīve, vai viņš jūtas tā kā viens vesels, ko viņš meklē pie manis, vai viņš meklē, ka es viņu studējuši, vai viņš meklē, ka mēs sadarbojamies, mums ir forša dzīve kopā. Šito te saprast, jo tas ir svarīgi, jā. Jā, un turpinot tieši par cilvēku, ir tāds gandrīz kā stereotips, ka tu pieaudz, beidz skolu, visi tavi vecie draugi paliek tavā vecajā dzīves nodaļā, tālāk meklē jaunus cilvēkus, un tieši vai šis te process atvadīšanās no cilvēkiem un cilvēku gandrīz izslēgšana no dzīves, šis ir tā kā dabisks process, un tā tam vienmēr ir jābūt, un tā arī būs, vai tas ir šobrīd pat varbūt tā kā jau cilvēku prāti paši sev jau liek tā kā atteikties no šiem cilvēkiem? Tieši no draugiem varbūt. Jā, bet vai tas atkal nav no tās mītu sadaļas tomēr? Ka tā tam būtu jābūt, vai ne? Jo, nezinu, statistikas man nav, bet es zinu gana daudz jauniešus, kuri saglabā ļoti foršas draudzīgas attiecības ar saviem draugiem no vidusskolas vai no skolas, un pēc tam turpina draudzēties arī universitātē jau mācoties, un tā kā tie dzīves ceļi jau šķirās. Man liekas, ka ir gan tā. Ja tevi tik tiešām kaut kas otrā cilvēkā saista, jūs esiet tuvi, vai ne? Ja jūs esat emocionāli kopā, tad kā gan jūs varētu izšķirt tas, ka tev tagad tu esi izvēlējies profesiju tādu, un tur kaut ko dari savā dzīvē. Tas tieši otrādi, jūs vēl tuvina, jo jums ir vairāk tēmas, par ko parunāt. Īsti es šito nesasaistu kopā. Un tieši no pretējās puses, ko darīt cilvēki, ja viņš saprot, ka ir viņiem parādījušies cilvēki, kas tomēr nedaudz ir lieki, ka viņš jūt, viņu sagrauj vai kaut kādus tos mazos mīnusiņus tomēr visu laiku taisa. Bet tomēr sens draugs, mīļš cilvēks, bet sāk just šo graujošo daļu. Kā rīkoties šādā situācijā? Kā psihologs, es teikšu uzreiz pirmais jautājums, kas nāk prātā. Kas tas ir tevī iekšā, kas tiek uzrunāts? Vai ne? Ar tā otra cilvēka, to, ko viņš tev saka, vai kā viņš pret tevi izturās, un tu jūti sevi iekšā ļoti lielu to emocionālo diskomfortu, ja tā kā tu saki, sagrauts, tu jūties. Kas šito te rada? Kas tevī tur notiek tieši tajā brīdī, vai ne? Jo, ja mēs paši neesam sagraujami, neviens mūs nevar sagraut. Nāc kāds grāvējs gribi, ja man iekšā ir sava pārliecība un tas savs spēks, neviens man tā baigi nevar sagraut. Tad no tava teiktās gandrīz, ka uztver, ka citi cilvēki var būt arī tādi kā spoguļi mums pašiem. Jā. Un vispār viss apkārtējais varētu būt tāds kā spogulis, lai mēs lēnām arī tomēr saprastu, kas ir tās mazās lietiņas, un ar citu cilvēku palīdzību mēs varam atklāt tās mazās lietiņas. Jā, ļoti foršs secinājums, man liekas, vai ne? Sajust. Klienti bieži vien sūdzas par to, ka ir diezgan grūti sakoncentrēties elpošanai. Kā to izdarīt? Kā sevi piespiest? Ko mēs varam darīt? Mēs varam izmantot šādu pavisam bērnišķīgu, bet ļoti jauku vingrinājumu. Iedomāties, ka šie 5 pirksti ir sveicītas uz dzimšanas dienas tortes. Kad darīsiet to paši, jūs varat pielāgot šo te pirkstu skaitu savam kādu skaitam, protams. Bet šodien mēs izdarīsim ar 5 gadiņiem. Un pūtīsim tās dzimšanas dienas svecītes nost, kas nozīmē to, ka mums nāksies dziļi lēni ieelpot un dziļi un vēl lēnāk izelpot. Sākam. 1. 2 nopūsta. 3. 4. Lūk, tieši tik vienkārši. Man ienāca vēl prātā varbūt tā pieaugušā tēma un spogulis. Ja pieaugušais cilvēks paskatās uz sevi spogulī, kas ir tas, kas viņam tur ir jāredz, vai kādas īpašības atbildot uz jautājumiem man ir jāsajūt, jāsaredz, vai pateikt, es esmu, nezinu,
rezultātā pieaudzis cilvēks. Vai es spēju uzņemties atbildību pats par savu dzīvi? Aha, es skatos spogulī, pats par sevi, varu par sevi parūpēties. Uzņemos atbildību par savu labklājību, emocionālo, fizisko, jebkādu garīgo. Tikai es pats un vienīgi pats man ir jāuzņemas par to atbildību, vai es to spēju izdarīt. Tajā brīdī, kad pieslēdzas, manās domās, kad pieslēdzas dažādi citi personāži, kam vajadzētu būt atbildīgiem par šo, tu īsti nevar būt. Vai skatoties spogulī, man jābūt atbildēji uz jautājumu, es sev patīku? Jā, es domāju, ka jā. Es noteikti esmu par to. Pieņemšana? Sevis pieņemšana, sevis pieņemšana. Es sev patīku, es sadzīvoju ar sevi labi. Vai ne? Kas ir ar mīlestības sajūtu? Es sev mīlu, vai kaut kas tāds arī spogulī parādās? Vai tas ir kaut kas cits nekā pieņemšana, vai tas ir pieņemšana saistīts, es sev mīlu, piemēram? Kas tā mīlestība tāda ir? Atkal mēs varam parunāt vai ne, pafilozofēt drusciņi, tur arī skaidras definīcijas nav, bet tā ir laikam tāda bez nosacījuma pieņemšana, vai ne? Mīlestība, ka es sevī mīlu, ka es sevī pieņemu gan tās ēnas puses, gan tās skaistās un patīkamās puses, vai ne? Bet visu es sevī pieņemu un es esmu mierā ar to. Un tas man šķiet ir ļoti, ļoti svarīgi. Šādu stāvokli sevī panākt, ka es pieņemu sevī visu. Tas ir forši. Un tas nenozīmē samierināties. Tas nenozīmē samierināties, ka esmu es tur tāda sliņķa vai ne? Nepatīk man tur. Tur ir svarīgi laikam to emociju un sajūtu vienmēr iegūt, jo tu vari ar prātu pateikt, jā, es sev patīk, jā, es sev redzu, viss kārtībā un tā tālāk, bet šeit sāp, šeit grauj, šeit velk. Ja dziļāk paskatās un varbūt arī raudāt gribās kaut kādās situācijās. Un tas, ko arī tu teici, tajā brīdī, kad sāp un grauž, kas ar mani tagad notiek? Kas tur ir? Jo 100% tur kaut kas ir. Noteikti tur kaut kas ir uzrunāts ar šo vai nekas. Un tāda laba sevis izzināšanas lieta tā ir, sevis saprašanas. Un tad sarežģītākais laikam tajā spogulī, ja es sāku pamanīt vēl citus tur. Un tad kā es tad jūtos? Tā ir tā miedarbība attiecībās, darbā, vecāki un tā tālāk. Kā es jūtos visā tajās. Mēs jau būs pavisam eksistenciālām tēmām nonācām. Bet jā, manuprāt, tik daudz nuanses ir tajā pieaugšanā, un tagad tā runājot, kas īstenībā man jau sāk vairāk rasties tāda atziņa, jau kas īsti ir tas pieaudzis cilvēks. Jā, tā atbildība ir, bet man liekas tā robeža. Mēs runājam šobrīd par to pusauģu posmu, bet tā robeža, man liekas, jau tiešām ir tāda var tik plaši izstiepta. Bet kā varētu izskatīties pieaugšanas process pēc 60 gadiem, jūsuprāt? Kāds būs tas sprīdīša ceļš pēc 60 gadiem? Ļoti gribētos, lai sprīdīts nenonāk atpakaļ pie vecmāmiņas, vai ne, lai viņš kāpj ārā tomēr no tās komforta zonas, lai man drīzāk gribētos ticēt, ka pēc 60 gadiem mēs būsim brīvi, savā domāšanā brīvi, drosmīgi, spēsim paši pieņemt atbildīgus lēmumus un dzīvot savu dzīvi. Kā gribētos, lai tas tā ir? Man negribas zīmēt nekādas nākotnes vīzijas tādas, kā cik viss būs slikti, arvien vairāk tie jaunieši tur ar vecākiem kopā dzīvos, ne tikai 30, bet 40 gados pieaugs. Negribas man šādi domāt. Tu tomēr, tev gribās redzēt to ceļu, un es pilnīgi piekrītu, man liekas, viņš tāds arī būs, un būs cilvēki, kas tajā virzienā arī ies, tā brīvība, sevis apzināšanās tādā 100% izpratnē, un tu teici vārdu dzīvot, es teiktu, ka arī man nāk radīt visu to, ko tu gribi. Tas ir tas par tām visām iespējām. Tad, ja tu esi pieaudzis cilvēks, 100% pārvaldība par to, kas notiek, un, manuprāt, ar tām tehnoloģijām, zināšanām, kas tagad ir pēc tiem daudziem gadiem, mēs tur 100% varam būt vēl stabilāki. Bet ir tā izvēles daļa, protams, ka kaut kāda daļa tur laikam nebūs. Un vēl ļoti lielā cerība, ka robežas tiks jauktas, vai ne? Visa veida robežas, visa veida tāda mūsu prāta ierobežojumi, kas ir par dažādām nacionalitātēm, par visdažādākajām piederībām, kaut kādām grupām, vai ne, kas mūs ļoti, ļoti, ļoti norobežo vienu no otra mūsdienās, ka šādu robežu vairs nebūs, ka
ka ir tā līdzvērtība, absolūti tāda līdzvērtības cilvēks būs visur vienādi pieaudzis cilvēks un ka mums tie rāmi robežas. Vai jūs redzat, ka tiktu izstrādāts tāds kā kurs, kur tu piesaki, pieņemsim savu 18-gadīgo bērnu, ieliec viņu 6 mēnešiem kursā, un viņam tādā īsā laikā sabāž daudz aktivitātes, kas viņam liek gan emocionāli, gan intelektuāli pieaugt. Provokatīvs tāds jautājums, vai ne? Cik forša būtu šāda skoliņa. bet man liekas, jā, varbūt, bet risks ir tajā, ka tas bērns no tās skoliņas iznāks ārā, un tad gan izglītības sistēma, gan sabiedrības stereotipiskā izpratne par dažādiem jautājumiem, viņš turpat vien būs atpakaļ, un ko tad lai dara, vai ne? Ja viņš būs gan spēcīgs, tā kā tu saki, viņš radīs pats, viņš pats būs aktīvs un viņš pats mēģinās mainīt šo pasauli. Bet ja tā nebūs, ja tā iekšējā spēka tāda nav, tad var būt diezgan sāpīgi. Man ir aizdoma, ka ar tām zināšanām kaut kas tāds jau daļēji pasaulē ir un ka tehniski tas var būt ļoti viegli realizējams. Ka tu tiešām izvelk ārā no tavām fotogrāfijām, tavas dzīves, no tavām smadzenēm galvas visus tos piedzīvojumus, parāda tev viņus priekšā un māca izvēles. Un māca vēlreiz izdzīvot, un ka ir tehnoloģijas, ka mēs to izdzīvojam, un līdz ar to tas var būt ātrāk. Jā, un mākslīgais intelekts vispār, ko ienesīs mūsu ikdienā droši vien, vai ne tik tālā nākotnē, kad šādas te simulācijas, kā tu stāsti, man šķiet būs absolūti pieejamas, iespējamas, un tev nevajadzēs nekādā skoliņā sēdēt, vai ne? Tu varēs diezgan tā dzīvi izdzīvot šos te pagātnes notikumus, jā. Jā, un tiešām tu tā kā aplikāciju kaut kur pielādēji. Kādreiz vajadzēja iet mežā vilku ķert, tad tagad tev ir jāpieņem lēmums, es ņemšu šo aplikāciju, no jauniešu kļūst par pieaugušo, un tev ir 3 mēnešu kurs, kur tu ej, un tad visi pārējie zina, tad atnāks mums cits cilvēks. Pārējiem būs interesanti. Vai jūs redzat pasauli, kur tomēr paliktu visi pārāk nopietni un šo savu iekšējo gandrīz kā bērnu aizmirst pilnībā? Vai jūs prāt nākotnē tomēr šī iekšējais bērns, šī kreativitāte, šī gribēšana pa mirklim arī paskriet un padauzīties arī pieaugušiem, vai viņa paliks? Vai viņa tomēr ar laiku paliks visi nopietni, sēdēs ofisos? Kā jums izstāst? Es domāju, ka tas iekšējais bērns, viņš ir daļa no mums, mēs nevaram viņu atdalīt, un viņš laikam vismaz tuvākajos 100 gados, es domāju, cilvēks nav mainījies. Un attiecīgi tas, kas mums jau ir, tas arī paliks, es tā domāju. Un man šķiet, ka pieaugšana nav par kļūšanu nopietnam sausiņam. Vai ne, ka es tagad, tā kā tu saki, sēžu savā ofisā pie sava datora un esmu bezgalīgi pieaudzis un nopietns. Tas nav par to. Man liekas, vēl viena svarīga nianse, ko gribas par to pieaugšanu pateiks, arī no tevis izskanēja nedaudz par apzināšanos, apzinātību. Ka jā, es esmu gatavs, ka manā dzīvē būs kļūdas, es esmu gatavs no kaut kādām situācijām izvairīties, es esmu gatavs kaut kādās situācijās piekāpties, bet es to daru apzināti. Es saprotu, ko es daru. Tas ir mans lēmums, kad lietas notiek nevis ar mani tur tā un kaut kā, bet es ļoti, ļoti apzināti dzīvoju savu dzīvi. Man liekas, ka tas ir ļoti būtiski. Un šo gan bērniem var mācīt, un jauniešiem var mācīt, vai ne? Tā kā tādu ikdienas prasmi jau iemācīt būt klātesošam savā dzīvē. Un tad, kad tu to esi apguvis, tad jau lielākā vecumā tev arī daudz vienkāršāk. Jā, tas varbūt nākotnē skolās jau uzreiz maziem bērniem sāksies apzinātības treniņi. Kaut kādā veidā jau varbūt nebūs maz pusauģu posmāts mirklis, kad tev pēkšņi jāpieaug, bet tas būs dabiskāks, ja būtu process tieši pārvērtīsies jau no jaunības varam. Bet tā, esam ļoti jau labi un skaisti daudz parunājušies. Es tagad vēlētos tomēr lēnām virzīt epizodes beigām un palūgt jums, kas ir tie svarīgākās atziņas, padomi, tā kā mikrodevas, ko jūs vēlētos mūsu skatītājiem atstāt no šīs epizodes, vai atgādināt, varbūt kaut ko jaunu? Kas ir tās galvenās lietas? Es laikam nebūšu oriģināla, un cik ir sanācis piedalīties intervijās un šādās sarunās, es vienmēr laikam sāku un beidzu sarunu par tēmu par izglītošanos.
par izglītību, izglītošanos, par saprašanu. Man liekas, ka tas ir tik ļoti būtiski un tas ir svarīgākais, kas vien var būt. Un izglītoties daudz un dažādos veidos, gan akadēmiski, ko mēs parasti saprotam ar izglītošanos, vai nekā es mācos skolā vai augstskolā un tam līdzīgi, bet izglītība saprast arī procesus, kas notiek manī iekšā, kas notiek ar manām emocijām, kas notiek ar mani fiziski, kas notiek ar citiem cilvēkiem. Izglītība par visām šīm lietām. Un tad, kad es to saprotu, tad daudz mierīgāk un labāk kļūst mana dzīve. Vai ne? Tad es tā kā nemaldos pa tumsu, bet tad es jau tādā pustumsiņā varu dzīvot un daudz vairāk saprast. Un tā dzīve var būt daudz patīkamāka. Jā. Man papildinot to tavu izglītošanos nāk vārds izglītoties caur pieredzēm. Tātad piedzīvot. Un atkal tas sprīdīšu stāsts ir tātad doties, atgriezties, saprast, bet atgriezties pie, ja mēs neesam iegriezušies pie sevis, tad atgriezties pie sevis. Tas ir pats būtiskākais. Tas ir tas, kā es redzu, caur pieredzēm, atgriezties pie sevis un iet tai pasaulē un tai mežā un ķert to vilku vai meklēt tos piedzīvojumus un Jā, no manas puses, laikam, vēlētos piebilst, kas man aizsērās, ir tiešām uztvert to visu kā tādu vienu lielu piedzīvojumu, un arī tie par spoguļiem fakts. Dažreiz situācijās spēt atpakaļ paskatīties, nedaudz pasmieties, varbūt situācija, ja viņa ir smagāka, un tiešām saprast, šīs visas ir lietas, kas notiek manā dzīvē, kaut kādā veidā kaut ko katru viņi iemāca man, bet tādu vieglumu tomēr un ļaut nedaudz arī papeldēt un paplūsot dzīvē, un tomēr nesatraukties par katru mazo mirklī, kas notiek, un katru cilvēku, kas varbūt nav tas, ko tu vēlies, lai viņš ir. Bet jā, vai jums vēl kas piebilstams? Man liekas, mēs daudz ko šodien izrunājām, un jā, tas ceļš no jaunieša par pieaugušo ir piedzīvojumiem pilns. Tiešām, vārds piedzīvojums, man liekas, perfekti to apraksta. Un jā, un es domāju, šīs nots varam arī teikt lielu paldies viesai, varam arī teikt lielu paldies tev, Māri, un arī skatītājiem. Un tad jau tiekamies nākamajā epizodē. Tā! Paldies! Paldies! Tā!